lietas. Trakas. Trakas lietas. Trakas lietas. Ar Busuli un Baronu. Es gribu tev atsūkāt, kamēr viss redzes tāds. Nu, labi. Matos, es tāds biju neros tāds. Tad es viņu kaut kā izvilku ārā. Pincīts tur labi strādājas, piedodiet. Var redzēt dubšuku, un tu dziedi Migls rīta vēl tās forši. Un ja es taisītu savu OnlyFans, tad man vajadzētu darīt kaut kādas geiskas lietas, tur foķēties ar dirtu uz izlietnes. Nu, viss tad vairāk jautājumu nav. Nu, es tikai dažreiz pa palam bučojos ar meitenēm. Un OnlyFanos jau tu vari spiest dibeni pie duša, tad Jā. pagriezies, piespied. Trakas lietas. Ei, kārtējās trakās lietas, dargie jauns un privāts YouTube kanāla skatītāji, joprojām mēs te sēžam. Rīgas Švītiņš, Toms Barons Lūķis. Un tavs karalis Intars Busuls. Nu, baigi. Klau, vecīt. Traks lietas. Kas mums ir bijis? Dāvids Krumiņš ir bijis. Tad mums bija DJ Ella. Leģendārais Kambis, Kambala, Stīrna. Nu, un es domāju, ka Latiņa nedrīkst laist zemāk. Bet pirms mēs saprotam, cik daudz šovos viņi ir bijuši, ko tik viņi nefilmējās un nedara, un ko tik viņi nav piedzīvojuši, un kas tie vispār ir. Stop. Tikmēr stop. Vēl nesakam. Mīļie draugi, ja jums iepatiksies šis video, noteikti spiediet laiku. Kāpēc? Lai mēs... jo mums tas nozīmē Jo mums tas nozīmē ļoti daudz, jo tas aizies plašākajai auditorijai un noteikti paliek aiz zvaniņš, lai jūs nepalaistu garām mūsu jaunumus. Un, protams, kā vienmēr komentāru sadaļa ir atvērta, droši rakstiet, ko jūs gribat redzēt, un mēs mēģināsim atbildēt, pateikt, kāpēc šie viesi būs vai nebūs. Nu, man tas tā rakstīts, starp citu, šī nebūs intervija tikai par sportu. Šis būs par dzīvi. Un atkal stāsts noteikti par kārtīgu seriālu. Nezinu, vai Spielbergs šeit būs pieslēdzies, bet noteikti dzirdēt būs ko. Bet, Inter, tavs trakais stāsts. Es varu sākt, ja tev vēl vajag padomāt. Jā, labi. Ja? Nu, es esmu daudzreiz atzinies gan par visādām hipiju laikiem, par policijas lietām. Es tagad gribu izstāstīt par to, kā man bija mans pirmais sporta autiņš. Un es to pierādīju. Tas bija Zaporožits. Yes. Man bija ļoti krūta versija. Man bija 30 ar 40 motoru, man bija spoguļnieks kārba. Pirmais bija uz leju. Nu, protams, kā jau Zapars, viņam visu laiku tas pedāls locījās un tā gāzes trosīt plīs. Tas klucīts visu laiku tika aizmugurē ielikts, un lai viņš iet pilnā gāzē. Nu, tikai sajūg spēlējies. Jā. Un Zaparā, kad tu iekāp, tu tā kā sēd uz leju bišķīt šitā. Jā. Mēs 3 džeki salicām iekšā garciemā pa mežu gāzām. Pirmais jau, kas liecināja par nelaimi. Zapars palika baigi skaļais. Apstājāmies, skatos izpūtējs, viens ir nokritis. Un es tad sapratu, kāpēc vispār Zaporožicam ir 2 izpūtēji. Tā kā viņš saplīst, tu vari paņemt tā kā tačku un stumt mājās viņu. Un man tas viens ir pazudis. Mēs braucām meklēt to vienu, un es atradu viņu. Es tagad paņemu to izpūtēju, atveru priekšā pārsegu, jo viņam tā kā Poršam, tu meti iekšā priekšā, tur ir bagāžnieks. Man šom saka, Tom, klausies, otrs izpūtējs ir pazudis. Tā kamēr mēs šito meklējām. Un tad mēs braucām to otru meklēt, un kā jau es stāstīju, tas Zapars ir tāds sporta autiņš, un tu sēdi tā kā, tā stūra šitien kaut kur. Un es gāzām kalnā tādā augšā, un man likās, ka ceļš pēc kalna meža aiziet pa kreisi. Bet viņš tomēr gāja taisni. Un pa kreisi gāja krauja lejā. Un mēs ar to Zaparu no tās kraujas lejā, bet uz ratiem. Tā kā. Un tu saproties, tas Zapars, es jau automātiski sajūtu, ka es izspiedzu. Zapars rūts, pilnā jautā. Un tad viss tie krēsli tā sagāzušies šupā, bet tā kā viss ir kārtībā. Jā. Bet kārtībā nebija. No tā blieziena mēs dabujām kāpt ārā pa logu Zaparam, jo viss buņģi bija zavērpusies tā, ka durvis nevarēja atvērt. Tāds man ir trakais stāsts, kā savu pirmo sporta autiņu nošķilt. Bērnībā, mežā ar čomiem. Vai nav skaisti? Lai nebūtu atkal par auto, man arī viens auto stāsts, bet es pastāstīšu, kas notika Annas Brigaders muzejā. Mēs ar Talsas Sprīdīšiem bijām tur spēlējām, un viens čoms teica, vai uzspēlēsim akmentiņu spēli. Tev jāstāv ir taisni. Jā, un tad viņš metīs... laukā tā kā? Nē, un tad viņš metīs man uz kājām. Viņš stāv man pretī, viņš metīs man uz kājām akmeni, un man no viņa jāizvairās ir. Un tā kā es izvairos no tā, viņš man uzreiz deva pa olām ar kāju. Un es to atceros. Jā, un tad man bija kā 9-10 gadi, un es to atceros vēl joprojām. Auto stāstu nākamajā reizē. Bet tu olas vietā, viss kārtībā. Par viņām arī šodien parunāsim. Par viņām mēs parunāsim noteikti.
Kādā brīdī, bet jā, skaidrs, ka trakas lietas galīgi nebūtu izdevušās, ja nebūtu fantastiski cilvēki, kas dara trakas lietas, rāda trakas lietas un ir gatavi par tām izstāstīt. Un es teikšu tā, ka mēs vienmēr cenšamies izpētīt viesus, kas nāk ciemos, bet es sapratu, ka par šiem diviem cilvēkiem, lai es varu spētu izsakot, cik šovos viņi ir filmējušies, ko viņi paši filmē, ko viņi dara un kādā jaunā šovā viņi šobrīd ir sākuši darbību, es vienkārši nespēju to pierakstīt. Un tāpēc tieši tādēļ ir fantastisks publisks pāris, kuri paši jums visu izstāstīs, traks pāris, tā ir Sašiņa, un es gribu teikt, labākais, bet tomēr slikts piemērs. Čau, draugi! Liek šampaņē! Sveiki! Sveiki! Nu, Klau, kā klājās jaunā gadā? Traki klājas. Darba daudz. Gads iesākās Ziemassvētkos un ceru, Vēl svinam. Ceru, ka pabeidzās vakar. Šodien tikai tomātu sulu. Man jau šķiet, ka ir jāmāk svinēt svētki, jo tas mūžs jau viņš ir tik, cik ir. Un Tur jau tā lieta. Sērot un bēdāties un dzīvot skumji. Jo paši jau mēs viņus radām tos svētkus. Jā, bet es esmu pamanījis, ka pirms mēs ķeramies klāt jūsu stāstiem, ir kaut kāds jauns šovs, kas ir sācies. Jā, mums Iedodam tagad ir- spoilerīti. Tagad ir sācies, bija šovs pēc šova pirmā daļa, kur apmēram salsījās cilvēki no visādiem realitātes šoviem, kuri jau bija bijuši. Un tagad Labākie ir- tika atlasīti. Pāri, nē, Pāri. bija pāri. Pirmajā bija tikai pāri, un tagad ir otrā daļa, kur bija 3 pāri un tad 6 brīvie. Un mēs braucām uz Grūziju. Un kāds ir uzdevums, ja brauc pāri, tas ir, kurš atbrauks atpakaļ? Vai vēlreiz? Vai kāds? 3 pāri un 6 brīvie, ja? Jā. Tad tie cīnās par tām otrajām pusītēm. Nē, Īsti nē, jo šoreiz mēs aizbraucām un izrādās, ka šoreiz koncepts bija savādāks, ka šis nav... Nebija scenārijs atsūtījis. Jā, ja tur izties, ka uz vietas domāju, nu. Jā. Tas ir Tā kā, normāli. tas mums bija daudz maz apmēram izdzīvošanas šovs, nezinu, tur kaut kādas spēles vajadzēja darīt. Visi kaut ko. uzdevums pildīts. Bet ko tad tie Pārsteigts. brīvie tur dara? Nu, jūs esat pāris, ir vēl kaut kāds... Viņam vajadzēja pāros dalīties. Jā, viņiem Kā vajadzēja... puikas ar puikām un meitenes ar meitenes parāda, tradicionālo. Nu, tradicionāli veidā, Tradicionāli, bet... Es jau likās. Garlaicīgi. Bet pats sākums bija tāds, ka mēs, nu labi, daudz negribu spoilot, bet tik un tā mēs ierodamies, mums ir šovu vadītājs, un mūs sadala 2 komandās. Un, protams, ka neviens pāris nav komandā kopā. Sanāk, ok. izšķīra visus pilnīgi pāris. Tas varētu vēstīt par to, ka ģimenes izjūg tieši šādā veidā. Kas ir tas, ko jūs darāt ikdienā? Es saprotu, ka jūs arī ļoti forši taisāt saturu un viss notiek. Tas ir tas jūsu iztiks veids. Jā, pa lielam ikdienā mēs veidojam viņus OnlyFanos saturu. Kāpēc ne tavā? Ne tavos OnlyFanos? Ieliksim arī rekur šeit apakšā. Nu nevis video, mums vienkārši nopanos. Bet arī linku, lai jūs varat droši pastīties, kāds saturs tas tiek taisīts. Bet kāpēc viņus OnlyFanos, kāpēc ne tavos? Tāpēc, ka pa lielam visi, kas pērk, ir... Ne par tevi nefano? Nē. Fāno. Visi, kas pērk, ir vīrieši. Un, ja es taisītu savu OnlyFans, tad man vajadzētu darīt kaut kādas geiskas lietas, tur foķēties ar dīru uz izlietnes vai kaut ko. Nezinu. Tā kā man Tu domā šādi? Vai jā, es gribēju pakonsultēties. Which ankle? Bet es varu izstāstīt, mēs ar citu ar Interbuslu. Mēs jau tieši taisījām bildes nu pat. Tevis pieminētās. Tā dibinam uz izlietni. Nē, man šeit kādu gadu atpakaļ vai 2 mēs vadījām Ziemassvētku raidījumu, un mēs izdomājām, ka vajag taisīt nevis OnlyFans, bet OnlyHaters, un kur ir tas savāds ārkārtīgi nesmuks cilvēks, un tur maksā par to, lai neizģērbtos. Lūdzu, tikai neizģērbies. Bija jau līdzīga tēma, ka tu vienkārši sūti visu laiku savu dikpiku kaut kam, tik ilgi, kamēr viņš sāk maksāt, lai to nedarītu. Tas arī Tas ir labs. Šito Kundzei, jāsāk kundzei. Jā, toči, lai viņi sāk maksāt. Nē, lai jāslauz no kundzes piķis. Nē, bet tas jau no tevis nāk tas piķis. Nē, nu kā, tas kundzes ir patstāvīgs foršs. Sadalīs budžets. Jā, sadalīts. Es viņas makā nelienu. Rekur, arī vienreiz mums Instagram, OnlyFans profilam arī mums ir Instagrams. Jā. Un tad vienreiz skatāmies, un rekur laiki no busuļu, un pēc tam noņem nost. Jā.
Vecais triks. Vecais triks, jā. Nē, bet man tā ir gadījies, ka tu tā kā gribi pievilkt pildīt. Klāt un... Netīšām pirksts uzspiežās virsū. Tas stulbākais jau ir arī to sirsniņu pēc tam noņemt. Tas ir divreiz zābaks vienkārši. Pirms mēs ķeramies tiem stāstiem klāt, kā vispār jūs nonācat pie tā, ka saturs ir jātais un kā jau, skaidrs saprast, tu vari, ka tas sāk darboties. Bet tas nav tā, ka, labi, es neslēpšu. Mēs ar kundzi mājās esam par šo diskutējuši. Nevis tā kā konkrēti par jums, bet par sevi, ka varētu izdomāt kaut kādus tēlus un, tomēr piķis ir piķis. Bet tad, zin kā, tu visu laiku tā kā šaubies, kā tas sāc, ka vai tur tā, kā jūs nonācāt, kā nav bailes un kā radinieki ir tik daudz jautājumu patiesībā. Man ģimene tā kā atbalsta pilnīgi visu, ko es daru. Galvenais, lai es narkotikas netirgoju vai nedaru neko nelegāli. Man ir identiski, starp citu. Nonācis līdz kaut kam tādam, es jau visu laiku gribēju filmēties kaut kādos porņikos vai kaut kur, un plus vēl... Pirms 10 gadiem mēs mēģinājām. Jā, pirms 10 gadiem mēs mēģinājām, ka pirmo reizi bijām kopā, un tad bija tikai vēl tāds čatru bati, tas ir tā kā... Protams, kurš to man čoms ir teicis, ka tāds... Jā, tur, ka viņš skatās tā kā laivā cilvēki, un tad mēs uztaisījām... Var iet privātajās istabās vēl. Arī, jā, mēs uztaisījām pirmo laivu, mums pieslēdzās laikam kaut kāds 6000 cilvēku, uzreiz bijām tā kā numur 1 pārstajā lapā, bet mēs bijām izslēguši Latviju ārā, un tad viņi vēl bija kautrīgi, un kaut kas no Latvijas kaut ko uzrakstīja, viņi tādu izslēdz ārā, vairāk šo nekad nedrīksim. Es atvainojos, ka es pārtraucu. Pirmkārt, tas, ko es noķēru sarunā, tas ir žurnālistikas pamati. Tad, kad jūs pirmoreiz bijāt kopā, es dzirdēju frāru salikumu. Jā, tad jums bija arī kaut kāda pauze, kad jūs padzīvojat atsevišķi? Jā, 10 gadus. Nopietni? Jā. Wow! Un kā tu šo sarunāji? Es tagad saprotu, cik es esmu attiecības pakāsts. Man vajadzēja vienkārši vienoties. Jā, tieši tā. Pirmajā gadā izšķirties. Jā, nē, uz dekādi jāpaņem pauzīt. Nākamā. Tas tu tā kā vīnu ieliec pagrabā, lai viņš paliek labs, lai nostāvās. Un tad otrs salikums, es dzirdēju, ka tad vēl viņa bija kautrīga. Tātad kā tika pāri kautrīgumam? Es nezinu, tas vienkārši tā notika. Tas tā kā, ka zieds uzplauks, laikam, jā? Nē, vienkārši, es nezinu, man bija sanācis tā, ka man vienreiz bija fotosesija priekš kalendāra. Jā. Kas bija ņūda, un man iepatikās. Tas bija kaut kāds 9 gadus atpakaļ. Nē, 10 nu jau. Tad mēs vairs nebijām kopā. Un tad pēc tam man bija atkal fotosesija. Tāpēc tās bildes nebija tev domāts. Un tad man bija otra fotosesija, kas bija pēc tās ilgās pauzes. Jā, man bija pie Sokolo. Un es pastījos uz sevi tā kā pilnīgi no citas skatu punktu, no citas leņķa. Man bija tāds, wow, es gribu ar kādu padalīties. Un tam bija tāds, varbūt tad jātais te OnlyFans. Tu vēri bijušo folderi vaļā, un tev izkrīt laimīgā kārtā, mēs te ampelējamies. Man šķiet, ka tas ir tas stāsts par to, ka to sievišķību viņu var atvērt, ja to dara kaut kā pareizi. Man tā, vismaz es ar kundzi esmu par šo runājis. Un tieši šīs te fotosesijas ļoti bieži ir tieši tas, kad sieviete pastāsta no malas uz bildi, kur ir uztaisīta profesionāli. Tu pieminēji Sokolo, kurš ir, man šķiet, galīgi nav ruka žops, bet cilvēks, kas māk to lietu. Nu jau viņš laikam to nedara vairs, ne? Dara. Dara vēl? Viņš visu laiku iet prom, bet viņš tā dara. Raimonds Pauls. Tā kā Raimonds Pauls, jā. Es pat nezinu, ko pajautāt vēl šajā fāzē. Jā. Nē, bet par OnlyFans, kā tu iepriekš teici, jūs tur diskutējat, vērt vaļā vai nevērt, jo lielākā daļa cilvēki domā, ka visi tu tagad tur liksi kaut ko iekšā un tev tik nāks piķis, tur maksās štuks par pēdām. Jā, rāda tandālu un parāda jau. Pats grūtākais ir dabūt, lai tie cilvēki uzzina, ka tev ir OnlyFans un dabūt viņus uz turieni, jo tu nevari oficiāli to vairs reklamēt pilnīgi nekur. Piemēram, Instagramā, ja es kaut ko ielieku, man ir shadowbans, visu laiku bijis, lai man atrastu jāraksta pilnais vārds. Jā, un pa lielam, ja tu kaut kur liec linku, tad tu tiec nobanots. Bet Instagrams pats netaisa kaut kāds algoritms, tur nav, ka tu ieej tajā fuļo Instagrams. OnlyFans. Nekā tur nav. Nekā. Tādā ziņā, ja kāds kaut ko grib darīt, tad es labāk ieteiktu šito te Fansliju, jo Fanslijā ir main page, kur tu vari tev izmet kaut kādus labākos, vai randomā viņi mētā, tā kā TikTok apmēram, jo citreiz to atver un skaties, ka 3 laiki tikai varbūt ir. Jā. Citreiz atver, tur nezinu, 1000, 10 000. Okay. Pirms mēs noslēdzam to OnlyFans tēmu. Fanslīs tas pierakstīšu. Fanslīs tu pierakstu, bet mēs sakarā pamainīsies, ko tu redzēji. Pastīsimies, pamainīsies uz bildītēm. Tur var ļoti interesants lietas redzēt. Man pat likās, tas arī var pelnīt naudu. Jā, tas ir tieši tāds pats kā OnlyFans. Man pat likās neiedomājami, es tur redzēju mazu meiteni, mazu augumu meiteni. Es domāju, Nē, tur vajag 18, vajag apstiprināt dokumentus un viss tālāk. Un es redzēju, ka viņa ir šitādi te dildo apmēram. Bija šī mazāks, aptuveni tāds. Es un brālis. Tā kā zvejnieki, bišķi mazāk. Rastumā, šitāds. Bija šī šitāds. Nē, šitāds. Nebija tik. Un karoči, un viņi bāž. Džeki rāda savādāk to lietu. Un viņi viņu bāž. 20 centi. Viņš šito varēja.
Viņi viņu bāž vagīnā, nevis dibenā. Tāpēc es domāju, kā var tik dziļi, un tad viņi iebāž līdz galam, tur apakšā vēl ir tādas gumijas olas, un pat tās viņi vēl iebāž iekšā. Viņi varbūt cirka māksliniece. Un beigās tur izlido balodus. Nē, citais bumbiņš šauja. Tu esi tā aizemē redzējis. Un starp citu, es izstāstīšu. Bet mēs notrāpījām tajā pirmajā vietā, kas nebija tas pats simpātiskākais elements, bet kas man likās ļoti mīļi, ka tieši pie mums pienāca, mums jautā, kā tas sauc kundzi. Un man kundze sauc Taņa. Un iedomājies tā dāma, ka viņa ir tās bumbas izšāvus ārā no vagīnas. Tika ievietots marķers, viņa uzsēdās uz bārletes, apakšā bija lapa, un viņa uzrakstīja vārdu Taņa. Ar čušu. Ar marķeru, kurš bija ielikts iekšā aparātās. Sevi, teiksim tā. Tu tā paņem lapu un tās veicienas gada dienā. Nē, es droši vien būtu paņēmis, bet man tas nepatika, tas pats materiāls. Bija arī tāds vilka, pat ne uz milfu, bet es teikšu tāds, ka milfs jau kas jau... Tas papīra materiāls, uz kura tas bija uzrakstīts, Taņa? Nē, tas rakstnieks nepatika pats. Ja tur būtu tāds skaists cits elements, protams, es pat ierāmāju, varbūt kādu uzpūst kaut kādu dezodorantu. Tad tu nepaņēmi to... Es pieļauju, ka mums kaut kur viņš ir mājās. Es viņai gribēju līdzīgu gleznu taisīt, bet viņa atsakās, viņa tādu negrib. Es gribēju tā kā ar savu peni, uzīmēt savu peni un galā vēl viņam nobeigt tur. Ideja normāli, ne? Ļoti, labi. Laikam to nemanāšu. Es tev uzdāvināšu, Tom. Gribi? Es tev uzdāvināšu tādu. Jā, ļoti. Tu man arī uzzīmēs kaut ko tādu, ja? Es biju domājis, ko tev dāvināt. Arī, kur es turu rokās. Jo es kā makšķernieks, es zinu, kā vajag, kad lai lielāks izskatās. Vienkārši tu stāv tālāk un pastum priekšā kamerā. Trakas lietas. Ķeramies klāt trakajām lietām, un pirmais posms nav ne mazāko vispār nojausmas, par ko tas būs, bet ir rakstīts ceļazīme, kaimiņi un kibernoziedzība. Jā, es vienu dienu galīgi pārdzēries no rīta ar autobusu, braucu uz mājām. Pie stūras vai staru, ka nē? Vai autobusā? Blakus stāvu šoferim, es viņam saku, man vajag šeit griezt iekšā, viņš saka, tā autobus nestrādājas, tad saku, man vajag te griezt, viņš tās nebūs, es viņam kaut ko sāku purināt, man pārējie cilvēki saka, dai pīsies ārā no autobusa, māties durs, man kaut kur izmet, man jāiet kaut kāds kilometrs vēl uz mājām, tur ceļu darbi notiek. Tā kaut kāda zīme, es domāju, kā viss besija, ieskrienos ar galvu tajā zīmē, jo tā zīme bija pagaidu zīme un nokrīt nost, viņa rīktīgi gara, kaut kādi 4 metri, tāda rīktīgi gara ar vienu zīmi un kaut kādu kvadrātu un augstāk ir apeļzīme. Es nezinu, kāpēc es viņu paņem, uzliek uz pleca un es nesu. Kā sprīdīts. Jā, un es viņu nesu uz mājām. Tur brauc mašīnas garām pīpina, kaut ko skatās. Es nezinu, cik ir pulkstens. Es iekšā savā poģijā, tur jau ir bērni iet uz skolu. Es to milzīgo zīmi nevaru viņu dabūt iekšā, bam, pa durvīm, bāž iekšā tajā caurumā, lai tā kā... Pa vidu, ja? Pa vidu, es tajā stāvā dzīvoju. Paņem pretī. Un es viņu dabūju tā uz augšu pastumu, un es viņu iekrināju tur savā tajā margā. Jā. Uzgāja augšā, protams, ka neko nevarēja izdarīt vairāk ar viņu un gāja iekšā gulēt. Tiklīdz apguļos, man klopējas pie durvīm čoms. Viņš tāds, veids, var pie tevis paslēpties, man tikko atbrauc policija, ņem man datoru, man tur tiesās par kibernoziedzību vai kaut ko. Jā. Es tāds, var, bet palīdz man ienest to zīmi savādāk, mums vēl par kaut ko tiesās. Un tad jūs ienesāt iekšā? Tad mēs to zīmi dabūjām iekšā manā dzīvoklī, un tā zīme sanāca no koridora līdz virtuvei. Tā kā visu dzīvokļu garumā. Tad pēc tam čomam atbrauc brālis, atvest ēdienu, un tur, lai viņš tur var ilgāk slēpties. Cik ilgi viņš slēpās šoms pie tevis? Nē, viņš sazvanījās ar advokātu un pēc 2 dienām pats aizgāja. Man par zīmi arī ir stāsts. Es dzīvoju bērnībā, bērnībā. Garciemā? Pirms 2 gadiem. Pirms 2 gadiem bērnībā. Mēs bijām izdarījuši ar čomu naktī. Mēs Garciema zīmē uzlīmējām virsū Ņujorka, bet visus tā kā smuku balts, viss, kad tu iebrauc Ņujorkā. Jā. Un, kad tu brauc ārā, Ņujorka beidzās. Tas bija, ar to mums nebija gana. Tad mums bija Garciemā zīme, kad brauc cauri zīme 70. Mēs, protams, nomainījām uz 30. Tu nevari iedomāties kādu korķi. Un tie cilvēki besījās, kāpēc tur tas tricārs ir uzlikts. Pēc tam nostāvēja kaut kāds, es negribu kāds 3 dienas nostāvēja, kamēr atbildīgie dienesti novāca viņus nost. Iesēdies uz kādu laiku? Neiesēdos, bet ja reiz man ir jāpaturpina, lai vēl bagātinātu šo saturu. Vai jūs zināt, kā var aiztaisīt dzelzceļa pārbrauktu ciet? Nē. Respektīvi, tu paņem krokodīļus, ar ko tu piepīpē no vienas sliedes uz otru, savienojās un pārbrauktu aiztaisās ciet. Jā. Tu nevar iedomāties, kādas mēs rindas taisījām. Trakas lietas.
Nākamais stāsts izklausās ļoti mīļš. Es nezinu, vai kā būs patiesībā. Panna, leduskapis un puns. Nav viņi tik vienkārši pastāstīt, jo es īsti neatceros. Bet fakts bija tāds, ka no rīta, kad mēs pamodāmies, Nē, pats sākums, kāpēc? Divatājos pamodāties. Tas jau ir jaunajos laikos. Tagad jūs jau atkal bijat kopā. Jā. Tas nav tik sens stāsts. Šis ir tagad. Svaigs. No nesenajiem. Jā. Mazu. Cik vidīgi jau bija uzfilmēti jau? Jau daudz. Daudz. Okay. Jā, un tad vienkārši, es nezinu kā, bet uz leduskapja bija palikusi, tā kā bedrīte es nezinu, no pants vai no pants vāka, no kā īsti, jo bija... Magnēts salauzt. Jā, daži magnēti bija salauzt. Viss sākās ar to, ka es kaut ko griezu un salūzu nazis. Un es pateicu, ka viņš viņu salauz. Viņa teica, ka es viņu salauzu, un tad nākamā momentā, ko es atceros, ka viņi man ar pannu iesit. Bet tas cēlons... Pa galvu. Kāpēc? Nē, visticamāk. Salām es joprojām nezinu. Es neesmu no tiem adekvātākajiem cilvēkiem, kad es piedzīvoju tik ļoti, ka es neatceros vairāk. Okay. Mums katram ir kaut kāds savs trūkums. Jā. Bet pēc tam, kas notika tālāk, es nezinu. Varbūt viņi mēģināja man vēl sīst ar pannu vai ar kastroli. Es izvairījos, viņi trāpīja pa leduskapī. Varbūt tas... Bet tas ir kaut kāds balīts, ietveros tas viss. Nē, mēs vienkārši divi tā bijām. Es, kad piedzeros, es esmu perfekts vienkārši. Ideālais vīrietis. Man liekas, ka es esmu arī pat vēl labāks. Es esmu labāks. Es pat varu apsolīt lietas, kuras es nekad nedarīšu. Jā, tajā pat dienā. Oi, nē, man trakatēm, kad atceros, es, piemēram, strādāju uz vēja turbīnēm. Es kaut kur to dzirdēju, Jā, un mēs taisījām tādas lielās, kuras vedēja jūrā, un tur tieši blakus stāvēja kuģis. Un es tāds vienreiz riktīgs atceros, un es tāds zvanu visiem, saku, man ir plāns. Mēs ejam, mēs to kuģi nolaupam, un mēs vedam to turbīnu, izslēdzam visu radars, paņemam pāris cilniekus un vedam uz Somāliju. Tur mēs sabazarēsim ar pirātiem, lai mums iedod izpirkumu naudu. Un man šodien tādu beig gulēt, cik nomierinies. Es tāds, nē, tā ir laba ideja. Es tāds no viņa pamustas. Pagaidām, stops. Tad tu strādāji uz vēja ģeneratoriem jūrā. Nē, mēs strādājam tieši tur pie jūras, kur mēs viņus liekam kopā. Lai vēstā viņus vēl tālāk. Vētrā viņus necir tur uz vietas, vai tad? Nē, viņus saliek un pēc tam... Gremdē iekšā. Liek iekšā. Jebkurā gadījumā. Kādi tik tie darbi nav pasaulē? Jā, bet ja tu tiec strādāt jūrā tajā tēmā, tad ir baigi labi. 2 nedēļas esi šansē, 2 brīvas, un ik pēc 2 nedēļām tev 10 paks. Nē, ir traki jau tajā jūrā. Es pat Discovery skatījos. Jā, bet citreiz ir tā, ka tu tās 2 nedēļas var teikt vispār neko nedari. Cik tu ilgi nostrādāji tur? Nē, es jūrā neesmu. Tu ne, bet tu tikai liki krastā. Jā. Okay. Tu šobrīd... Es tur nostrādāju kādu pusgadu, man liekas, varbūt bija šī mazāk, kas priekš manis ir ļoti daudz. Vienā vietā, jā. Jā, es esmu strādājis tā kā, nezinu, gandrīz jebkādu darbu nosauc, esmu darījis, bet es nevaru ilgi tur būt. Šis podkāsts būs tikai stundu aptuveni, tā kā tu viss kārtībā. Es domāju, ka mēs tiksim galā. Bet tagad jau tu neliec tos ģenerators vairs. Jūs tikai šampaņu. Mēs taisam OnlyFans, un tad es vēl taisu TikTokus. Es rakstu, citreiz man rakstu, citreiz es rakstu, skatos, ja kādu interesantu vietu, piemēram, saku, varam jums uztaisīt video, iedodat paēst. Influenceri, jauno laiku bomži. Jā. Labā nozīmē. Bet var taču nopelnīt taču OnlyFans noteikti. Nopelnīt var īpaši... Stājot pa šoviem. Ejot pa šoviem, jo es saku, viņus īpaši vairs tu nevari nekur reklamēt. Ja vienīgi tu taisi kaut kādus TikTokus, tīzlus, kurus saprot, ka ir kaut kas vēl. Jā. Jo linku tu vari likt tikai, piemēram, uz kaut kādu Linktree. Un tad tu atver vaļā. Linktree tu vari promotēt savu. Jā. Un tad tu atver vaļā to Linktree, un tad tu redzi, piemēram, vai viņiem ir OnlyFans, vai tur Fansly. Es sapratu. Abos šajos sanāk, ir kaut kādā auditorija, man tas vienmēr ir interesējis. Es jau jūtos aktīvs vispār, jā. Okay. Jo, kaut gan tas lēnā garā, tas vecums jau sāk... Man ir 38, bet lēnā garā sāk nākt tas vecums, kad seks ir nevis tad, kad gribās, bet tad, kad stāv. Jā. Es jūtu, ka tas lēnā garā tuvojās. Bet tur arī jūsu auditorija, viņi var pasūtīt jums kaut kādas, saka, es gribu, lai jūs tur tagad nofilmējat to. Tāds ir tas viss stāsts. Tāda ļoti reti gadās. Nesen viens bija vienkārši prasīja, lai es pīpēju. Un tu tād... Bet kas ir bijis trakākais, kas ir prasīts? Pēdas, es jau vairs laikam nav tas, mēs esam... Vispār neviens nav prasījis pēdas. Paprasiet, lūdzu, pēdas. Paprasiet. Nē, kaut kas prasīja. Pēdas, kā tas ir pēdas? Nofilmēt pēdas? Jā.
Ir cilvēki, kam ir fobija, kam ir fetišs uz pēdām. Jā, man. Ja? Jā, bet man ir gandrīz lielākā daļa fetiša. Man patīk gandrīz viss, izņemot, kas ir saistīts ar kakām vai vemšanu. Un vēl kotlets ar sīpoliem arī necieši. Jau var redzēt, milzīgs sīpola gabals nepatīk. Un, ja viņi samalta, tad jau ir ok, galīgi. Jā, ja samā, tad ir ok. Nekas ar kakām saistīts. Es arī bērniem saku, ka sīpola šajā ceptajos kartupeļos nav. Jā. Bet tā garša jau tur sīpola rada, bet viņi samalta ļoti. Bet mēs kaut kā baigi, mēs novirzamies. Novirzamies nost, jā. Jā, Mums ir unikāli cilvēki ciemos. Mēs varam uzzināt visu to, ko mēs sievām baidāmies prasīt. Nē, mēs baigi iesākam par jaunu. Pastāstīt labākās kotlešu receptes. Ja bišķi kanēlīti pieliek ļoti garšīgi arī. Tur mums bija iesaistīts alkohols mazliet un tā tālāk. Jā. Vai ir filmēts vispār? Tad, kad ir iedzēruši... Protams. Pārsvarā, ok. Tur jau laikam to drosmi dabūt. Davai šitā. Nē, pat ne tas. Nē. Tur drīzāk var. Tur var vairāk. Bet Tur var vairāk, var dziļāk, Var ilgāk. dažādos caurumos. Jā, var ilgāk. Bet es atvainojos, pincīts tur labi strādājas, piedodiet. Un tas netieši jautājums. Es cenšos daudz nedzert. Bet tā, ja esmu Piedodiet. skaidrā, tad pārsvarā viņš... Nē, man ir tā, man vajag, lai es vismaz būtu beidzis tajā dienā vienu reizi, jo tad man ir ļoti vienkārši. Tad mums vajag filmēt, tad es viņu varu tā teikt, dabūt stāvošu, kad vien vajag. Ja, piemēram, neesmu 2 dienas beidzis, viņš tur sakautrējās. Tā kā niķoties. Pārāk daudz, tik ļoti uzbudinās, ka pat nestāv. Jā. Es kautrējos viņās. Bet jā, pagaidām ar to nav problēmas. Cik var, ja tā aktīvi strādā un promotē to savu saturu abās šajās platformās, plus ir šovi, līdz cik var nopelnīt? Tā mēs otrajā platformā vispār mēs viņu tikai atvērām un neko pat tur neesam darījuši. Tajā, kur viņam ir. Fenslijā, jā. Bet ja es būtu zinājis pašā startā, mēs noteikti būtu ar Fensliju sākuši. Jā. Jā, jo tur ir tas main page, kur var tikt. Bet tā nezinu, kā kuru mēnesi. Citreiz tu vari nopelnīt štuku, citreiz 2, citreiz, ja neesi nekādu šovos un nekur, vispār tikai pāris sotaks. Jā. Cik ir bijis pats lielākais pīķis? Man liekas, bišķi pār 2. Bet tomēr kaut kādas tie šovi ir vajadzīgi. 2. Nē, Strādāt vēl vajag. Jā. Bet kas jūs esat pēc profesijas? Labi, tu esi daudz darījis. Ko tu esi darījis vēl savā dzīvē? Ļoti maz esmu darījis savā dzīvē pa lielam. bet visu laiku. Es esmu patstāvīgi atšķirībā no viņa. Jā, es 10 gadus, kad ar viņu biju kopā, es sāku nagus taisīt. Un to lielu mēs vēl joprojām viņas taisījām, bet es mēģinu aiziet, protams, prom jau. Tev ir savs salons vai tu ņem privāti? Nē, es vienmēr strādāju mājās. Man nepatīk braukt uz darbu, man nepatīk iet uz darbu. Man tāds lai darbs nāk pie manis. Un arī ar to OnlyFans arī. Fenslī ir, man liekas, līdzīgi. Tas darbs mājās. Darbs mājās. Un tāpēc jautrībā ir šovi. Kā jūs cīnāties ar hateriem? Vai tu Piedod. Tu vēl par to jā? Bet cik šovos jūs esat piedalījušies? Cik? Nav tik daudz. Mēs bijām karsti Krēta, šovs pēc šova, un tagad šovs pēc šova 2. Bet tie ir attiecību šovi, vairāk vai mazāk, ne? Nē. Hype šovi. Pirmais, tas karsti Krēta ir, kur visi ienāk brīvie iekšā un satiekās. Bet jūs tur bijāt simulāti, sanāk. Tur mēs satikāmies, bet jau lidmašīnā. Jā, lidostā. Paga, what the fuck, sanāk, ka jūs nemaz nezinājāt, ka jūs tur tiksieties? Nopietni? Nē, es apmēram zināju, jo es redzēju reklāmu bija ielikta un es redzēju viņas nagus un tetovējumu. Jā, bet mani neielika nekur tā kā. Okay. Un kāds bija tavs pārsteigums, ka tu ieraudzīji, ka Šamējs ir klāt atkal pēc 10 gadiem? Šamējs, es domāju, ne jau nopietni. Tu jau mani redzēji vienu dienu iepriekš, jo man ielaida pirmo un viņu nākamajā dienā tikai. Jūs uzreiz sapratām, viss te būs jātaisa. Principā, jā. Pats sākums bija diezgan traks, jo viņi rīktīgi sadzērās, un tad viņi tur, mēs sēdējām pie bāra, un viņi tur krītas ceļiem tāda, vai es tev patās atsūkāšu, un es tāds pagas tā nevaru. Paga. Cik zinām šāds? Ieņemš tādu Paulu Timbrot pozu, tāpēc. Jā. Vai drīz zināt, kur tas bārs atrodas? Nē, tas bija tajā, tas bija vilā, iekšā vilā. Jā. Veselības ministri brīdina pārmērīgi alkoholu. Bet vienreiz gan viņai sanāca man tā izdarīt. Mēs sēžam pirtī ar čomiem tur mierīgs tāds pasākums, un tad viņi vienkārši, es gribu tev atsūkāt, kamēr viss redzes tāds, labi. Bet tā pamierīgo. Pamierīgo, jā. Un arī... Kāpēc nevarēs? Un tā bija tā reize, ka viņš sakautrējās. Viņš jau tāds kautrīgs arī. Nē, bet kaut kas tur ir tajā, kad skatās. Man čoms teica. Mums vēl ir rakstījuši un prasījuši, cik maksātu tā kā... Satikties ar jums? Nē, seks. Tā kā seks, tā kā, ja es un vēl viens čalis viņu. Jā. Un jūs tādu iespēju skatāt?
Nē, nu man vienalga, es tur varētu. Nē. Mēs uzsitām cenu. Jā. Jā. Sākām ar vienu, beidzām ar citu. Cik mēs beigās pateicām? Nē, nu, cipā, es teicu, davai 2 štukus, viņš teica, davai, un tad beigās viņa teica, nē, es nevaru. Tas ar to domu visu dienu tā kā sēdēju, domāju. Es nevaru ne pa cik. Jā. Baigā griezt. Nē, es sākumā uzreiz pateicu, ka nē, un tad man bija tāds, ne, tomēr nē. Lai vai kā gribētos. Nē, nu, Tajā bezmaksas ceļojumā aizbraucu, bet... Bet kāda ir cena? Tik daudz jautājumu, piedodiet. Jā, mēs Viņa paši jau teica, ka tu nevarētu ne pa cik tā kā kādi. Bet tur nav nekripatīga greizsirdības tajā visā. Nu, tagad, teiksim, ierodās tas otrais čalis vai, nu, teiksim, meitene. Nu, ja meitene, tad man greizsirdība būtu. Jā, tieši tāda, bet es pateicu, ka nekad dzīvē mums nebūs vēl viena meitene. Ka es varbūt vēl izskatīt variantu tā kā ar čali, bet tāpat nevaru. Bet viņai arī dīvaini uzskata, piemēram, es saku, ka es nevarētu tevi krāpt, bet, nu, es gribētu ar kaut kādu citu meiteni kaut ko darīt, tādu, bet tad tu nevarētu man to stāstīt. Tas ļoti dīvaini, tad es to negribu tā, ja es nevaru pat pastāstīt. No jums neviens nav biseksuāls. Ne. Nē. Nu, viss tad vairāk jautājumu nav. Nu, es tikai dažreiz pa palam bučojos ar meitenēm, bet... Viņi saka, ka nav, bet katru reizi, kad viņi piedzerās, tad viņi laizās ar meitenēm. Man tā nekad nav gadījies. Laizīties ar meitenēm? Vai es nezinu? Ar čaļiem. Starp citu, man arī. Citreiz, kad viņi laizās ar kādu meiteni, tad es vienkārši pievienojos, un tad mēs trietā palaizamies. Nē, trīsams, tas ir foršs, riktīgi. Forši intervijas, starp citu. Jā, jo Iet paklausīties. tiešām. čoms. Cita pasaule. Jā, kaut kā. Bet tas nav Netflix. Jā. Trakas lietas. Ir viens skarbs stāsts par pašnāvību, spokiem un ekstrasensu. Kas tas ir? Es vienreiz bērnībā, mēs dzīvojam 14. stāvā, tā kā Spānijā, un tur bija jumta. Bērnībā, Spānijā tu dzīvoji? Es vēl joprojām braukāju Spānijā, man viss ģimene ir Spāņi. Nopietni, wow. Nu, izņemot mammu. Jā. Māma tev ir latviete. Nē, tēvs arī man ir latvietis, bet viņa aizbrauca ļoti... Bērnībā, jā? Jā, viņa aizbrauca dzīvot uz Spāniju, un tā kā pēc tam viņai tur ar citu čali... Nu vēl bija mana māsa, kas arī ir no tā paša tēva, bet pēc tam viņa aizbrauca, un tā kā man ir brālis, kurš ir spānis. Tad es eju, un es domāju, kaut kas tūlīt notiks, un es pie tā 14. stāvu eju un skatos 13. stāvā. Tur tieši čūks bija izlaists no psihenes ārā, un viņš bija psihenē, viņa vecina pameta. Viņš tāds vienkārši pieeja pie malas, tāds pastāsta uz mani, uzkāpa un vienkārši nolikt lejā. Wow. Es uzreiz, protams, skrēju skatīties tajā domofonā vai kā sauc. Ekrāniņš, jā. Tip, tu viņam Vai es kaut ko redzēšu? Viņš tur iekrita palmā, uz zemes mētājās. Atbrauca ātri, mašīnā viņš uzreiz nomira. Tad es dzirdēju, ka viņa māte tik bļāva, arī gribēja skriet lēkt lejā. Jā, diezgan smagi tur bija. Tad pēc tam es aizgāju gulēt pa nakti. Mums bija tāda gulta tā kā ar 2 stāviem. Un es guļu apakšējā stāvā un es skatos augšā rokkarā. Es domāju, nekas, laikam man māsa. Un tad es domāju, ne, man māsa pie draudzenes ir palikusi pa nakti. Un es tāds kāpju ārā. Es nezinu, vai tas bija tā kā sapnī tikpat kā vai arī tā notika, bet es tāds kāpju ārā un no tās gultas eju uz aizmuguri, mēģinu attaisīt durvis. Un tāds liels čūks kāp nost, un viņam nav galvas. Un kāp tām trepēm, es kaut kā aizskrēju tur pie muteres gulēt, un tad pēc tam uz rīta pusi zvana tam mātes vīram un saka, ka viņa draugs brauc ar moci, gribēja apdzīt mašīnu, kaut kādu otru mašīnu izbrauc, un kroči viņu saspieda buss un smagais, viņam galva norāva. Tajā naktī? Jā, tā kā varbūt es redzēju viņu, nezinu. Bet es aiziešu pie mācītāja. Drīkst pēc šīs intervijas. Ar kādīķi iztaigāsim. Jā. Bet es gribu izstāstīt par 2 lietas, lai arī pretī teikt par to nolikšanu no tilta. Es atceros, tas arī kāds gads, 15 atpakaļ. No Vaņas tilta viens čalis nolēca vēl uz vadiem virsū. Es atceros, jā. Es biju tieši uz tilta, mēs tieši tā korķī trāpījām. Un mēs tur tā kā smejoties ar čomu, nu viņš taču nekāps tālāk. Un man čomam bija gaisena mašīnā. Un es jau kāpu ārā, bet viņam bija gaisena tāda krutā ar optisko tēmekli, es aizgāju viņam džipam atvēru. Tur cilvēks stāv korķī, atveru, saliek to gaisenu visu. Nu, es tā kā ņirdzot, vai vajadzētu uzšalt pa pakaļ, lai viņš, jo viņš bija, nezinu, 3 metrus pakāpies. Tur, protams, nolikām nostašu pats nokāps, ākstoties. Un, protams, Džeks, un turpat tās arī nolec. Trakas lietas. Esam pie 4. trakā stāsta, draugi mīļie, jauns un privāts. YouTube kanālā. Es atvainojos, es nopūtos. Labā nozīmē. Labā nozīmē. Es klausos un brīnos. Un domā, ko uzfilmēt šovakar. Ar ko man sākt? Teiksim, Un ar ja es gribētu. Ar ko man sākt, ja es gribētu? Kāds varētu būt mans pirmais vidžiks, kurš točni aiziet?
Tas aiziet vairāk. Vienalga taisīt vīriešu auditoriju, nu tad noteikti. Nu, vīriešu auditorijā es tā. Vīriešu autori varētu aiziet labāk, man liekas, ne? Nav tā, ka... Bet, kā mums ņem OnlyFans kāda sieviete, tad viņa vienkārši grib pastīties noteikti, kā tas viss darbojas. Jā. Un tad mēs viņai neko nesūtam. Nu, bet, jā. Bet par lielu, Bet kāpēc varbūt Tāpēc- seksuāli sieviete? Ko es izdarīju pirmām kārtām, pirms es uztaisīju savus OnlyFans, es nopirku citus OnlyFans, lai redzētu, kas tur un kā notiek. Es Profilu. saprotu. Jā, jā. Es domāju, profilu. Nu, uz kādu. ok. Jā. Laboraments. Jā, citos jā. kanālos. Jā. Es domāju, ka tagad, kad tu nopērci YouTube. Tas tā kā tu gribētu būt par mūziķu citus. izdomāt. Tu aiziet uz Donu koncertu, uz Prātu es koncertu, sapratu, nopirkt sapratu, biļeti, jā. pastītos, kā viņi dzied, Jā. kā tas darbojas. Jā, bet kas tev liekas taisīt tai vīriešu auditorijai? Nu, piķis ir piķis, un šajā ziņā Jā. jau tev ar pašapziņu un ar to savu to pārliecību, ka tu esi heteroseksuāls, Jā. tas jau tev neko nenozīmē. Nē, nu, mums jau bija viens tāds fans. Nē, tur rakstīja, vienreiz var atsūtīt, kā tu nodurčīji vienkārši tos. Nu, bet, ja man, Cik tas man? Cik tas maksās? Man čoms prasīja. nu, ja pa normālu naudu vienalga, zini. Nu. Bet tā, ja es viens pats taisītu, apzinoties to, ka mani skatās, var teikt, tikai vīrieši, nu, es nezinu, man pa laikam pat īsti pens negribētu stāvēt. Tas ir emocionāli. Tas ir, arī. Jā, kā nekā darbiņš jāmīl. Un es Nu, jā. Tu taču vari uzslēgt saturu, Pareizi. kas tevi iedvesmo tomēr, Pareizi. veicot šo profilu. Viņam jau nav jāredz, no kā tu iedvesmojies, veicot šo te viņu pasūtījumu. Nē, bet tāpatās tu galvā zini, kam šis tiks sūtīts. Piemēram, ja es taisu seksteipu, es zinu, ka lielākā daļa tie vīrieši skatoties viņu, masturbē, redzot viņu. Nu jā. Saproti, ka es tur esmu vienkārši vajadzīgs. Domāju, Vajadzīgs diez vai tas tā varētu būt. Es noteikti. Nu jā, es esmu tās zvaigznes, tur īsti. Nē, nu skaidrs, tas ir saprotami. Bet ar kādu vidīku man tiešām vajadzēja sākt? Es ļoti atvainojos. Nē, ar Es- kādu? Ne ar kādu. Nē, es ieteiktu, tu varētu. Nu, ko tu man Es ieteiksi? tev ieteiktu, ka tu dušā mazgājies tā. Jā. Un kā tā no aizmugures filmē, var redzēt dubšuku, un tu dziedi Migls rīta vēl tās foršas rītīgi. Bet portretā režīmā. Nē, tu vari Lai fons ir izplūdis vai kā? Zini kā, es domāju, vēl tāds bišķīt ir tāds Migls, tās rasiņas uz Okay. stīkliņa, bet tā seja tā kā redz, bet cilvēkiem ir aizdomas, ka tas esi tu sneakpeak. Bet līdz galam es neparādīju. Neparādies. Un tāpēc es uzlieku tikai OnlyFans. Jā. Tas ir pilno video. Jā, Un OnlyFanos jau tu vari spiest ok. dibeni pie duša, tad Jā. pagriezies, piespied sikspārnītī. Tā man klausies. Tips and tricks, jā? Galvenais, ka es to video neliktu uzreiz OnlyFanos iekšā. Nu, tā kā, tas nu jau viss viss tiek tad- privāts. Ir klausies, variants. mums ģimenes čats ir. Tagad sāksim viņu izmantot. Jā, tieši tā. Jā, ne? Tā kā jā. Man labi šitien sanāca. Jā. Kā mainamies? Beidzot, mēs atradām pielietojumu tam čatam, ko mēs uztaisījām pirms Benim pusgada. atrada pielietojumu. Jā. Ko, Beidzot, ko viņš tur stāv un neko nedara? Lūdzu, Nes man naudu. Lūdzu, Jāstrādā ar abām galvām. Jā. Saliksim galvas kopā. Lai lielais darbs uz priekšu iet. Vai? Iestāstīsim vēl kādu citu. Nu, Kad labi. visi kopā iet basēnā, tad visi gali ir ūdenī. Tu zināji, jā. Trakas lietas. Laižam tālāk. Laižam iPods, tālāk, zakšana un viltoti dokumenti. Es biju Anglijā, bijām pie Čoma. Tā Čoma māsai bija vīrs. Tas vīrs bija čigāns, narkomāns, kurš uz Angliju no Latvijas ar laivu atpildēja. Uz Angliju no Latvijas. Jā, viņš laikam Nu, tad pa Daugau droši vien es esmu. nezinu. Bet, nu jā, un tad es pamodos, ka tas nav mans iPods. Tas vēl bija tāds iPod touch izties, tā kā iPhones. Jā. Un izrādās, tas viņu nozadzis un aiznes uz Lombardu, lai Nāriku nopirkt. Es domāju, nu labi, neko darīt. Var saprast. Es tāds skatos, Nu, normāli. Jā. Mēs tādu rekur stāvu viņa mašīnas atslēgas. Davai taisīsim biznesu. Nu, par biznesu daudz nevar stāstīt, bet nu, labi. Mums vajadzēja to mašīnu, mums vajadzēja braukt gandrīz līdz Francijai. Es vēl neesmu nekad pat braucis pa Angliju, man tas 16 gadi. Domājam, lai insurance lētāks, uztaisīsim viltotas tiesības. Paņēmu tiesības viltotas, ka man ir 28 gadi. Jā. Tad nu, piesēžos pie stūra tajā mašīnā, braucu jau pirmajās minūtēs. Likās, ka nebūs labi braukt uz Barģūras visu laiku. Tu vispār pēc tam labi vadīji mašīnu? Vai tavu mašīnu? Anglijā? Jā. Tā, tur jau ir bardača kā stūri. Jā. Tas iemesls. Jā. Nē, pēc tam bija labi. Vienīgi tas, kad es atbraucu uz Latviju, man tieši bija jāliek tiesības. Nākamajā dienā man Jā. bija eksāmens, un es atbraucu. Katru reizi, kad es kaut kur griežos iekšā, es domāju, pa labi vai pa kreisi. Jo Anglijā arī mēs paņēmām to mašīnu, tad mēs braucām tālāk, un es griežos aplī iekšā lielā, un skatos, man pretī viss brauc. Aplis ir ēlēšs, to Kiprā piedzīvoju. Tu Jā. vari braukt ar otrā pusē stūri, un es kā iebraucu aplī, man pirmā Apjūk, jā. kārtā
Ka tu apjūti vienkārši, kas tagad, kā tas viss notiek, bet labi, piedod, es tev pārtraucu. Un tad beigās viss normāli izdarījām, viss kā vajag. Tur braucam pēc tam atpakaļ to mašīnu. Man čoms tāds šeit tev jāgriež nost, es tāds nogriežam mašīnu tieši aklajā zonā, norauju visu priekš tajā mašīnā. Avārija. Jā, bet tā otrā mašīna tikai tāda maziņa skrāpiņa bija. Viņi tādi iedod viņš unas dokumentus, es tāds domāju, fake tiesības, es tāds labi. Tas noteikti bija Volvo, es pieļauju. Tas bija mūsu motors. Tas bija Volkswagens. Volkswagens, ok. Volkswagen Polo visādās krāsās. Tas bija ar ko tu mūsu brauci? motora. Jā. Tas No otrs mūsu bija motors, kaut kāds A6 Auģis, man liekas. Un kā tas beidzās? Tas stāsts jums. Beigās to, ka tā mašīna bija tāda jau pusi izšķaidīta, un tad mēs aizbraucam atkal līdz mājām. Tas čūks tāds, ko tu izdarīji ar mašīnu? Es tāds, kur iPads, un atdeva atslēgas viņam. Brauc no vienas Halturkas, tad es biju atstājis lidmašīnā tos AirPods. Es viņu tikai vienu reizi biju ielicis ausī iekšā. Arī vienu tikai, lai iesildītos. Un tad es mājās skatos, johaidī, nav. Skatos, man austiņas Portugālē. Un vēl joprojām viņas ir atrodams, starp citu. Viņas lido visur? Nē, viņš strādā lidostā, un tad viņš ir mājās, un tad atkal lidostā. Paskatīsimies. Paskatāmies, jā. Nevajag, man liekas, būs ļoti labi. Ka jau ir outside of case. 2000, divas dienas atpakaļ. Bet kaut kā. Tu viņam nevar dziesmas slēgt iekšā? Es viņam slēdzu, ik pa laikam. Jā. Uztaisīs screenshots, to mēs ieliksim montāžā. Man ir ļoti daudz screenshots. Es pat uzrakstīju Portugāles lidostas policijai. Jā. Un viņi teica, ka kaut kas izskatīs to lietu, un es nogaidīju nedēļu, divas. Tad es atkal viņiem uzrakstīju, kā tie ir mana case. Viņi man neko vēl nav atbildējuši. Un te es domāju, jāizdomāt kaut kāda ģela Portugālē. Vienalga. Varbūt vienkārši aizbraukt. Pie jūras tur pasēdēt, pasauļoties. Un es stāvēšu ar savu telefonu, jo viņam caur Find My var... Jā. Viņš būtībā rādīs. Kad viņš ies garām, tas cilvēks. Pie paģika, es pat zinu, kurā mājā viņš dzīvo. Es stāvēšu un signalizēšu, lai kamēr es viņu sadzirdēšu. Klausies, Inter, mēs aizbrauksim atpūsties ar ģimenēm. Tieši līdzi mišu. Un mēs šo visu nofilmēsim. Kā mēs atgūstam zaktās austiņas. Tieši tā. Normāls video, ar to arī var sākt OnlyFans. Un viņš arī... Mēs vēl aplikēt tantāriem visu. Un viņš arī strādā, tas cilvēks strādā tajā lidostā. Un ka viņš tīri lidmašīnas noteikti kaut ko un atradis manas austiņas. Tas tā figņā. Wow, super. Šito mēs izdarīsim. Bet mums ir viesi šodien. Jā, piedodiet. Es pa tiem iPodiem. Kas varat man ņemt arī projektā? Brauksim meklēt. Brauksim kopā. Jā, šitais būs, man liekas, ļoti izcili. Trakas lietas. Ir nostādzošais. Man ļoti patīk nosaukums. Atļurbene. Cīņa ar policiju un samaņas zaudēšana. Man šķiet savādāk. Samaņas zaudēšana, atļurbene un cīņa ar policiju. Pēc trainspotiem izskatās. Ir pareizi man secināts. Jā, ok, labi. Vajadzēja braukt kaut kādu festivālu. Mēs neaizbraucām, mums ir pilns soma ar šņabi. Mēs tad dzeram, domājam, izdarsim visu to alkoholu. Tam jau viņš bija domāts. Un čoms parubījās uz soliņu un atbrauc kaut kādi dežurējušais mēnesis tur nāca garām, teica, viņš tur nevar gulēt. Es viņam saku, vācies projām. Protams, pēc tam atbrauc 2 busiņi uzreiz ar policiju. Un viņi saka, vedīsim tavu čomu uz atļurbeni. Es saku, nekur jūs viņu nevedīsiet, kaut ko viņam viņi tad varbūt tevi aizvest. Es tāds domāju, pamēģināt. Protams, ka pamēģināja. Tad viņi man paņem, bāž tajā busā iekšā. Es tajā busā nekāpu iekšā. Un viens man turēs viens rokas, un otrs turēs otrs rokas. Es domāju, stulbi, kā jūs tā man iebāzīsiet. Man šis rokas ir platāks nekā tas būs. Kad es atceros, ka tu saki vārdu iebāzīsim, es pilnīgi... Tieši par to es gribēju uzspriest. Man uzreiz bija jautājums. Jā, jo tas stāsts un video, viņi jau nav tikai par iebāšanu. Vai ir kaut kāda bauda arī tajā visā? Gaidi, papēcam par Bet pēc tam atgriezīsimies, pie šī. Jā, piedodiet. Jā. Labi, tad viņi man tur nevarēja iebāzt, tad es no tā busa atspēros, tad viņi nokrita. Tad es domāju, tā gan būs problēmas. Pats iekāp iekšā. Viņi teica, ka mani laidīs ārā. Protams, ka neizlaid ārā, aizved uz to atļurbeni. Tad atļurbenē es sāku izlikties, ka es nevaru pelpot. Tā es darīju kaut kādas 3 stundas. Jo es biju galīgi pārdzēries, tad viņi izsauca ātro palīdzību.
ātrā palīdzība teica, ka bez policijas pie viņa neies iekšā, tad viņi izsauc policiju, tad iegāja iekšā, tad es teicu, ka man ir astma, viņi man iedod to baloniņu, es nezinu, es vienkārši kaut ko spiedu. Man astmas nav. Jā, es kaut ko spiedu iekšā, un es sāku vedat mani uz slimnīcu, jo man tā bijis, ka man aizved uz slimnīcu, un es aizmuku prom, man neaizdu. Zinu, jau ir bijis šādā situācijā, jā. Diemžēl, jā. Veselības ministrija brīdina. Jaunības gadu. Stipras lietas stipriem cilvēkiem. Pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Jā, šeit vispār to balto uzrakstu vajag apakšā. Neskatīties uz līdzi. Es saku tiem ātriem, jūs man nevedīsiet slimnīcu, viņi tādi, nē, es tāds, bet es nevaru pirkstu pakustināt, tur man roku lauzais muguras, es nevaru pirkstu pakustināt, un tas mēs tāds pacēl maiku, es tāds pacēl, viņš redz, ka pirkstu kustēs, es tāds, iebāž mani atpakaļ, ar Jelgavā tā atbrina tāda, ka tur nekā nav, vienkārši dzels durvis, tāds matracis tā kā sporta skolā, tāds zilais un kamera, un augšā virs tam durvim tad maz rest, kur kaut gaismas spīd. Jā. Es tur daudz tās durvis saku. Karcers saucamais, jā. Es saku, man vajag čurāt, viņi saka, čurās painies, tāds es neesmu lops. Es tāds labi gribat, lai čurājas painies, tur sāku uz tām durvīm čurāt, tur visu nočurāju. Un tad es tāds riktīgi dusmīgs, domāju, tu tās attaisīšu durvis vaļā, ieskrienos ar galvu durvis. Nākamais moments, pamostos čurās. Tad man bija augsts, tad es vienkārši domāju, kā lai es apsadzos, es atplēsu vienkārši to matraci vaļā, ielīdu viņā iekšā. Tad man bija augsts, tad es domāju, vēlreiz pačurāt, lai es brīstālēks siltāk. Tur vēl rēcīgi bija tur blakus kaut kādu veceni alkānu savāc, viņi tā, daudz, bet man ir augsts, iedodiet man segu, viņi tā, te nav viesnīca, viņi tā, man mājās arī nav viesnīca, bet man ir sega. Grāfs Monte Cristo. Jā, Lūk, mūsu studijā. Jā. Tad no rīta puses viņi ienāk, bet man tur bija vēl dažas stundas palikušas. Viņi man saka, nav nekādas pretenzijas, es tāds ir. Viņi tā, tad būs vēl jāpaliek pāris stundas, ja tāds pretenzija nav. Pārakstēju projām, es saku, varat man iedot, neatceros, cik tur uz autobusu. Viņi tā, mēs tev nevaram dot naudu. Tu iesi dzert, es saku, man uz mājām jātiek, tad varat man uz mājām aiziet. Viņi tā, nevaram tev aiziet uz mājām. Un tad es gāju tālu ceļu uz mājām. Cik tālu? Kādus 8 km, 9 km. Nu, bet atžirgi droši vien, un apsties. Līdz šejienē Kā tu sevi izrubīji? Kas? Un ko tu sevi izrubīji? Bet tam Tas arī bija pret durvīm. Jā. Pret durvīm? Nē, bet bija tas cits stāsts. Tas varbūt bija pa citu reizi. Pret asfaltu, kad tu izrubīji. Tas bija, kad rokas pārlauza. Mēs esam tik tālu tikuši. Mums vēl ir dažas minūtītes. Nu, man arī vispār bija stāsts. Talsos ir viens tunelis. Es ziemā gāju cauri tunelim, un viens džeks vienkārši garām ejošs. Bet bija jau tumšs. Iedomājos, tāpat toķi, ka es viens sitiens. Jā. Un es bezsamaņā nokritu sniegā, un kaut kā uz rokas virsū. Sniegā. Kaut kā uz rokas virsū nogulēju tur kādu laiku, un es pamodos, un viss tur, roka nejūt, domāju, ka tur viss jau tulīt nokritīs. Domāju, klavieres. Bet bija apsalis tā kā? Apsalis, jā. Jā. Un es mājās tur knapi viņas dabūju atpakaļ, gandrīz vai nokrita man tie pirkstiņi. Es zinu, ka nāk atpakaļ, kad dedzina viss. Jā, viss bija wow, tas bija ļoti, tuvu. Bet tev klausies, rokas. Nē, man parasti ir šis eloquents, un tāpēc viņš jutās dīvains, viņš pārlūza uz otru pusi vairākas reizes. Un pirmā reize bija tāda, ka rajonā es nezinu, kāpēc, kā kaut kādu čūku kaut ko dirsos, es domāju, jāizmēģina tā kā Superman punch, tas ir tā kā tā lido un tad sit. Jā. Un tas čūks vienkārši pagāja malā, un es ar inerci tā iegriezos, un ka krīt pret zemi šito otru roku pret laukakmeni, vienkārši pārlauza otru pusi. No sāpēm izrubījos, kāds aiznesa no rajoņikiem līdz mājām, no visu alkoholu no leduskapja. Tad es pamodos un gāju uz slimnīcu. Bet klausies par to baudu, piedodiet. Jā, par to bāšanu. Šie stāsti, šie ir beigušies, un paldies Dievam ārprāts. Es abrīnu arī to, kā tu to visu stāsti. Jā, man bija pārlūzus tur rokas otru pusi, tad man aizves mājās, tad es pamodos, es gāju slimnīcu. Viņi maukas vēl nozaga alkoholu. Jā, par to vislielākās krobī. Bet man arī bija trišs burāķis, acī iedurts. Zini, ka tev sarājās vēders. Tur čaus mēs makšrējam, man vēl garu mat bija. Viņš tāds met to spinningu uz aizmuguru, viņš man iedūrās vienkārši tajā zaļajā acī. Un viņš vēl rausta, viņš tāds matos, es tāds biju nerausta acī. Tad es viņu kaut kā izvilku ārā. Jau ir lielā, nesačoku. Viņš saka, skaties debesīs, viss būs normāls. Tāds, labi, tur pastos debesīs, aizēja mājās. No rīt pamostos, attaisās tikai vienu, otru tāds skaņ tāds. Tad attaisās vaļā, viss sarkans. Es tāds aizbraucu pie ārsta, saku, man vajag pie acu ārstiņu. Tad, rindā būs jāgaida 3 mēneši. Es tāds, bet man vakar ar aci izdūru. Viņi tad nāca iekšā, izmēra kaut kādu spiedienu, saka, tev tur jābrauc uz Rīgu, uz to acu klīniku. Jā. Tur viņi man pastāst to spiedienu, tad, visticamāk, tāds būs jāņem ārā. Es visu likšu ar spinerīti, kaut kādiem dimantiņiem tur.
Bet, labi, ka neizņēma, ir diezgan sūdīgi. Ja mēs pieliec roku visu laiku šā te, redzi tikai pusi. Un jābūt vēl uz pusi uzmanīgākam. Ja zaudēs otru, tad viss. Ja šogad arī es fleksēju. Es ar Dirkstēl, fleksu un iemācīju šā dzelzs gabalu. Dzelzs gabals, pareizi, jā. 2 dienas kaut ko tur skaloju, mēģināju, nekas nesanāca. Aizbraucu uz Ventspili, tur arī viņam forša acu klinika. Daktori izsauca viņu uzreiz, tas no bērnu auguma ar bērnu ieradās. Un apskatījās man acī, jā, tiešām zīlītē bija no flekša kaut kāds dzelzs metāla gabals, kurš bija sācis jau rūsēt. Būtu baigais, viņš teica, nebūtu bijis. Pēc kādām 2-3 dienām. Viņš teica, ir labās ziņas. Cilvēki bija 2 acis. Un viņš paņēma ar kaut kādu aparātu, izvilka ārā kaut kā. Es nezinu, kā viņš izvilka. Un tad man beidzās tās mocības, bet 3 dienas man bija tā, ka man bija vēl brīdis. Bet tev pēc tam neko nešpricēja? Bija pēc tam jāpildina iekšā. Jā. Man, diemžēl, katru dienu špricē tie acī, un tas ir pretīgi, jo tu redzi, kā nāk tāda. Tad tu viņu sajūti, un tad tev iespiež viņu tur iekšā, un tad tev viss vēl tāds pilns ir. Bet jā, sanāca saglābt acis, paldies Dievam, tur viss bija normāli, viņi pat neticēja, ka sanāks. Trakas lietas. Vai viņš, šis te darbiņš, kur jūs darāt jau kādu laiku, vai tas jums sagādā arī baudu? Man jā, jo es jau nevaru notēlot, ka es beidzu. Var. Tad uzspļauj uz muguras. Es biju dzirdējis stāstu. Nē, tas ir, ja man vajadzētu viņai notēlot. Jā. Ja mēs filmējam, tad domāju, ko tas čels tur beigās kungs un spļaujam. Bet kā ir ar tevi? Tā Aleksandrai, jā. Nē, dar. tas Bez baudas. Nē. Pats process. Bet labi, tad, ja mēs noliekam kameras... Viņai patīk bez kamerām. Bet bez kamerām tu tomēr joprojām tu taču baudi procesu. Jā. Tāpēc tās ir 2 atšķirīgas lietas. Ir viens darba seks un tad ir brīvā laika. Man vienīgi tas, ka parasti man ir seks tas moments, kad es īsti ne par ko nedomāju. Varu tā kā atbrīvoties, bet tur es visu laiku skatos un es domāju, paga nevar to kārtā celt. Jā, jo mēs ar kundzi... Es kā video čūvaks domāju visu laiku, šitā te vajag vairāk ieliekties. Jo mēs, kas mums mājās ir katrs kaut kur pamēģinājis. Šito taču nevar skatīties, kas tās pa pozām. Bet nav bijis tā, ka tad, kad jūs bez kamerām to darat, esat nonākuši pie domas, viņš šito vajadzēja nofilmēt. Oi, pāri daudz reizes. Bet kameras priekšā labi orgasmu tu nenotēlos. Tev ir bijis orgasms kameras priekšā? Masturbēju tikai, ne? Nē. Es pat to feikoju. Sūdīgi reklama. Nē, labi, masturbējot, jā. Kā tev? Mūsu mīļotās dāmas ģimenes čatā pakrā gaidiet. Būs ieteikumi, jūs ieteikumi. Būs ieteikumi. Wow, kas mums ir noslēgumā? Tad es domāju, ka vēlreiz mums vajag atgādināt skatītājiem, kur mēs varam jums sekot un kur ir tās vietas, kur skatīties jūsu materiālus. Un naudiņu būs jāmaksā, ja gribēs redzēt skaistas lietas. Man sekot, varat Instagramā labākais ar 2 mācību, labākais, tā kā garumzīme tikai ar 2 mācību. Internet garumzīme, jā. Jā, vai arī TikTokā tieši tāpat labākais, bet vēl Haribo. Mūsu mākslu varat skatīties Lex Champagne, OnlyFans. Tā ir māksla. Tā ir māksla, protams. Un kur vēl tev var atrast? Instagramā Sashin, jā. Tas, ko es gribu teikt, ka pirmkārt milzīgi paldies par šiem stāstiem, jo kardināli atšķirīga šī epizode ir bijusi no tā, ko mēs šeit esam jau runājuši. Un tas tikai dod mums apstiprinājumu tam, ka mūsu vide, lai arī mēs dzīvojam tiešām visi vienā laikā, uztveres, vīdes, tā sajūta un darbība ir kardināli atšķirīga. Tas ir dažādi. Tieši tā bija. Mēs Ēģiptē tādi esam, un uz balkona. Filmējiet kaut ko? Nē, pat laikam arī filmējām, kā viņi man uz balkona taisa tā kā minētu, un es tad stāvu uzlicis roku, un es tad skatos lejā, un tur iet muslimaņu veceni, kur ietinusies tikai acis. Paskastītas tās, jā. Jā, un es tad skatos, un es tad domāju, 2 dažādas pasaules. Labais, bet man patīk, ka 2 dažādas pasaules. Jā, pat 3. Pat 3. Vai pat 4. Es gribu teikt vēl milzīgi paldies gan Sašiņai, gan labākajam, gan jums abiem par visu, ko jūs darat. Rekur abiem uz krūtīm ir rakstītas vietas, kur jūs varat reprezentēt. Tev priekšā mikrofons, jā. Mīļie draugi, Toms Barons Luķis. Inters Busuls, jauns un privāts YouTube kanāls. Rakstiet komentārā, ko? Kādas trakas lietas ir notikušas, jā, cik reizes jūs esat bijuši
OnlyFans, un vai jūs esat piesakojis? Rakstat, ja gribat otro daļu. Ja gribat vēl trakstāst dzirdēt, tāda ir nebeidzama gandrīz. Es domāju, ka mēs noteikti aicināsim viņus noteikti vēlreiz, un uz nākamo raidījumu mēs palūksim Sašņai tomēr sagatavot viņas trakos stāstus. Tā kā tālāk sarunāts? Padomāsim, izdomāsim. Nu, es arī kādu vienu. Jā, un var jau būt, ka tad jau mēs tomēr arī varēsim stāstīt, kā tad mums tur ir veicies tajā platformā. Pa šo laiku kā sanāks. Only Busuls. Trakas lietas, trakas. Trakas lietas! Trakas lietas ar Busuli un Baronu.